Jā, labrīt! Atcerēsimies piekdienu Latvijas futbola virslīgas 34. kārtas spēles Konto stadionā, un tur Rīga FC nospēlēja neizšķirti ar Tukumu, un ar to pietika, lai klubs 4. reizi vēsturē izcīnītu Latvijas virslīgas titulu. Skaists kauss, bet bez tiem futbolistiem, treneriem un apkalpojušā personāla, jo neviens tāpat tos neizcīna. Viens no komandas uzbrucējiem, Marko Reigžs, šorīt studijā. Labrīt! Labrīt! Apsveic tev ar Rīga FC pirmais tituls, bet kopumā otrais. Ar RFS arī esi izcīnījis šo titulu. Tev ir iespējas salīdzināt 21. gadu un 25. Kurš tad nāca grūtāk? Vairāk var teikt, kurš patīkamāk. Tajā 21. gadā mazāk piedalījos laukumā, tāpēc šis viennozīmīgi ir patīkamāks kauss nekā 21. gadā. Un šogad, ja par pašu organizāciju, nav noslēpums bagātākā Latvijā, bet iepriekšējā reiz 20. gads, kad izcīnīja šo titulu. Kāpēc, tavuprāt, tik ilgi nāca? Šeit ir vienmēr pieminētais tas, ka nauda jau nespēlē futbolu. Tomēr pretinieki arī spēlē uz laukumu, un RFS arī iepriekšējos gads bija laba komanda, ilgi viņi bija kopā, tāpēc bija grūti to izcīnīt, bet šogad jau gada sākumā jūtām, kad varam to izdarīt, un jā, labi spēlētāji tika paņemti, un labas saiknes bija starp mums, tāpēc darījām visu laukumā, un tas arī pierādīja to rezultātu. Par to saikni runājot, jā, pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā arī sezonu sākot, viss cer uz to lielo kausu sezonas noslēgumā, bet par to komandas ķīmiju un cik grūti to vispār futbolā, kur ir ļoti daudz spēlētāju komandā, vai ne? Viens ir 11 uz laukumu, bet cik ir vēl vispār organizācijā? Kā to saikni futbolā parasti izveido? Tas kaut kā vairāk laikam automātiski nāk, tomēr katrs ir no savas valsts, katram ir sava pieeja, kā uz laukuma, ko dara, tāpēc nav viegli, bet ir mums kapteinis, kas ar to arī tiek galā labi, un, protams, es arī piepalīdzu, man labi ar ārzemniekiem sanāk komunicēt, tāpēc šogad kaut kā vieglāk visi nāca arī pretī mums latviešiem, kas uztur to kolektīvu, tāpēc arī varbūt sanāca šogad uzvarēt. Un par tavu pašu karjeru saprotu, ka vienā brīdī bija pat tuvu tam, lai varbūt arī beigtu spēlēt, ja pirms vairākiem gadiem. Kā tā iegrozījusies un atina atpakaļ to mirkli, tad tu nenožēlo to mirkli, ka tu tomēr neaizgāji no futbola prom? Protams, nenožēloju. Vēl pēc šī gada izcīnītā titula dod varbūt tādu papildus vēl motivāciju turpināt, bet jā, nebija viegli. Tajā gadā grūti gāja, trauma vēl bija, un jā, spēlēju arī tajā brīdī Supernovā, un treniņi vēl vakaros bija, tāpēc bija tā viss grūti apvienot, bet to, ko bija jau daudz ieguldījis, tas varbūt man tā atturēja no tās beigšanas un zināju, uz ko es esmu spējīgs, un es ceru, ka arī pa šiem 3 gadiem Rīgā esmu pierādījis, un ka man viņi arī tālāk uzticēsies un zinu, ko es varu izdarīt uz laukumu. Un par tevis pieminēto kapteini Černomordī. Viņš intervijā bija minējis, ka cerējām un sapratām jau sezonas vidū, ka varētu izveidoties čempionu komandu, un viena no lietām bija fiziskā bāze, ko viņš izceļ. Par tām cerībām, es saku, tur katrai, daudzām komandām viņas ir, bet kas ir tā sajūta, ka tu sezonas vidū jau var sajust, jā, ka te ir tā saikne, te ir tā sajūta, ka mums varētu kaut kas sanākt? Kā es iepriekš teicu, tā komunikācija starp mums, kā spēlētājiem un treneru korpusu, tas bija tāds vieglāks nekā iepriekšējos gadus, un sapratām, ko treneris no mums prasa uz laukumu, un zinājām, ka to varam izpildīt vienkārši. Un ļoti daudz arī, es domāju, ka ielika fiziskās sagatavotības treneris, bija, manuprāt, mums diezgan maz traumas, un pat tādas nopietnas traumas nav bijušas, tāpēc visi spēlētāji bija pieejami un visi varēja atdot maksimumu, tāpēc arī mums bija tā rotācija un jā, visi pielika savu sīkumiņu titulu iegūšanai. Par kausa izcīnīšanu. Futbola specifika ir tā atšķirība no citiem sporta veidiem, ka tad, kad tev kausa rokā, bieži vien sezona ir beigusies, bet jums tā gluži nav. Vēl sezona turpinās, tā kā svinībām pagaidām nav laika. Mazliet nosvinējām, bet tā kā priekšā mums ir vēl kausa fināls, tāpēc tā sajūta vēl nav, kad viss ir pabeigts. Gribās to dubulto kausu iegūt arī šogad, tāpēc jā, trenējamies, maksimumu atdodam, un sezona mums beidzās tikai pēc izlases, tāpēc 17. novembris, manuprāt, tāpēc vēl ir laiciņš, kur jāpastrādā un jādod maksimums laukumu.
Par Latvijas kausa finālu, kas jau šonedēļ kādas cerības tur. Mēs redzam tos prieks, ko komandai nozīmē izcīnīt Latvijas virslīgas titulu. Bet, protams, noteikti, ka vadība saka, pagaidiet, vēl viss nav izdarīts. Viennozīmīgi viss vēl nav izdarīts. Un, mums vēl tāds ar Audu ir duelis, kur vienmēr ir interesanta spēle, un viņi arī pretojās ļoti labi. Un, protams, ka viņi visi grib atrasties mūsu vietā, un tagad vēl izcīnīts tituls. Viņi grib pierādīt, ka pret mums var izdarīt visu, tāpēc būs grūta spēle, bet, kā jau teicu, mēs esam labā formā, un es domāju, ka paņemsim arī to dubulto. Kāpēc ir tā pārliecība? Noraksturot to šīs spēles nozīmību un atrast arī motivāciju, vēl saglabāt ar to, ka jūs tikko jau esat nosvinējuši ilgi kāroto titulu, bet ir vēl viens tūlīt pat iespējams izcīnīt. Motivācija vēl vienu kausu pacelt, nosvinēt ar šo komandu un, nezinu, ieiet vēsturē, tomēr ne katram izdodas vienā sezonā uzvarēt 2 kausus, un jā, gribās atdot, kā jau teicu, maksimumu šim klubam. Par Latvijas izlasi arī šajā ciklā visu laiku mēs runājam to, ka komanda būvējas un paliek ar vien labāk. Un, protams, pēdējais pēriens bija skaļš, bet uzņēmām Angliju savā laukumā. Bet kā tu redzīji? Mēs daudz esam runājuši par to, kāda ir tā Latvijas izlase, identitāte, Nikolato ieguldījums. Tu jūti, ka visu laiku ejam soli uz priekšu? Viennozīmīgi. Es domāju, pat lielu soli esam spēruši uz priekšu, tāpēc, ka var just, kādu viņš stilu ir ienesis. Protams, tas nav uzreiz pa gadu, to nevar izmainīt, un tas nāk lēnām, tāpēc es domāju, ka ja viņam tiks dots vēl laiks, tad būs labāks rezultāts, bet nav jau arī viegli. Tomēr mēs spēlējam pret valstīm, kuras atrodas augstu rangā, un ir spēlētāji, kas spēlē top 5 līgās, tāpēc mums mērķis laikam ir izsisties un arī mērķēt uz to top 5 līgu, lai mēs varētu nostiprināt Latvijas izlasi un cīnīties pret tādām valstsviednībām. Bet tā ticība, kur viņa rodas tajās, kaut vai atceramies vasarā spēli pret Serbiju, kur mēs, principā, gandrīz izrāvām neizšķirtu pašā cīņas izskaņā. Tās ir tās cīņas, ka tu noticis. Nē, mēs tomēr varam. Neskatāmies uz tiem lieliem rezultātiem pret Angliju, ja, tas ir gluži vai saprotams. Viennozīmīgi. Es domāju, ka tā spēle arī parādīja, ka nav pret mums viegli spēlēt, un mums, kā mazai valstī, laikam tas pats galvenais ir tas cīņas spars un tās divcīņas. Un, ja tās nebūs uz laukuma tieši mums, tad būs mums grūti. Bet ar tām komandām, ko mēs esam cīnījušies, mēs vienmēr esam parādījuši raksturu, un tad arī mums ir gājis vieglāk. Varbūt nedaudz neveicās, varbūt tā veiksme kaut kur nāks vēl, bet jā, tiksim pie tiem momentiem un gūsim vairāk vārdus, un cerams, tās uzvaras arī nāks. Mums te Toms Brits jau minēja, ka būs tāds pelēks un drēgns, bet kādu tu redzi ceturtdienu Skonto stadionā? Laikam jau, ka tādu karstu apzeltītu ar kausu un medaļām, un cerams arī salūts pusē. Paldies, ka atnāci, un tad jā, vēl svinībām nav pamata, tā kā vēlam veiksmi, un lai saistošs Latvijas kausa fināls ceturtdienas skatītājiem. Nevar tev novēlēt veiksmi, novēl labām komandām veiksmi arī Audai. Paldies, Marko, par sarunu, un lai veiksmīgi nedēļa. Paldies!